Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Esam sagaidījuši rudeni. Tas ir atnācis ne tikai ar krāsainām koku lapām, bet arī ar vīrusiem, kas skar mūsu elpceļus. Mēs sākam sūdzēties par aizliktu degunu, klepošanu. Kā šādās situācijās var palīdzēt ložas speciālists? To atklāsim raidījuma gaitā. Mūsu šīs dienas studijas eksperte – doktore Līva Šperla, medicīnas sabiedrības ARS otorinolaringologs. Ir specializējusies vispārējā otorinolaringoloģijā, orlu traumatoloģijā un onkoloģijā, siekalu dziedzeru slimībās, audioloģijā un dzirdes rehabilitācijā, bērnu orlu, kā arī attēlu diagnostikā orlu. Ir stažējusies Berlīnas, Minhenes un Viļņas klīnikās. Šodien esam saņēmuši neskaitāmu skaitu vēstules ar vienādu sūdzību klāstu, kā sāpošas ausis, aizlikts deguns un klepus. Kā šādās situācijās vajadzētu rīkoties cilvēkiem un par ko šie simptomi varētu liecināt? Šobrīd ļoti aktuāli ir, protams, vīrusu infekcijas un saslimšanas, kas ir ļoti daudz šī ceļš laika periodā. Bet, protams, ka pirmais solis, kā jau pie visām saslimšanām, būtu griezties pie primārās aprūpes speciālista, pie ģimenes ārsta, pie terapeita. Savukārt, ja ir tiešām uzkrītošas sūdzības konkrēti par ausīm, par kaklu, par degunu un ir šie simptomi lokāli izteikti, tad droši vien vajadzētu iet pie speciālista, arī Lora. Un, ja ģimenes ārsts, protams, netiek ar to galā, un ja simptomi ieilgst un terapija nepalīdz, tad, protams, vajadzētu saņemt arī speciālistu konsultāciju. Jūs jau pareizi atzīmējat, ka cilvēki lielākoties saskaroties ar vīrusu infekciju saslimšanām, kā iesnas, klepus, vērš pēc palīdzības pie terapeita. Bet kādos gadījumos cilvēkam būtu jāsaprot, ka viņam papildus terapeita vizītē ir arī jādodas pie Lora? Kas būtu tie simptomi vai tieši sūdzības, kas būtu tā kā priekšvēstnesis tiešām steidzīgi vērsties pēc palīdzības pie jums? Pirmkārt, jau labs terapeits un ģimenes ārsts arī pats uzreiz sapratīs, to brīdi, kad viņš netiek vairs galā, kad ir jāsūta pie speciālista. Bet, ja ārstējās mājās, varbūt pacienti un negriežās varbūt tik bieži pie šī terapeita vai netiek rindu dēļ, tad ar sāpēm spēcīgām vairāk sejas rajonā, galvas sāpēm, kas lokalizējās varbūt vairāk izteiktāk deguna blakus dobumu rajonā, tas būtu pie sinusītiem, tad droši vien vajadzētu nekavējoties griezties pie Lora. Jā, protams, ar sāpēm ausīs, izteiktām sāpēm ausīs, dzirdes samazinājumu, ceļš pēkšņu dzirdes samazinājumu, kas arī var būt akūta sensoneirāla vājdzirdība, kurai ir nepieciešama terapija jau pirmajās 5 dienās. Tas ir īsākais laiks, kad vajadzētu uzreiz uzsākt terapiju. Arī pēc vīrusu infekcijām var būt šis dzirdes bojājums arī no nervu puses, ne tikai konduktīva tipa. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš arī bērnu sūdzībām. Ja bērns izteikti sūdzās par sāpēm ausīs, tad nevajadzētu arī ilgi gaidīt un pašiem mēģināt šo problēmu atrisināt. It sevišķi nedrīkstētu pilināt ausīs pilienus visdažādākos, jo ne visi ir piemēroti tieši konkrētai situācijai, un mēs nevaram nekad zināt, vai bumplēvīte ir vesela vai nav, kā arī nevajadzētu noteikti sildīt neko. Ausu problēmas un ausu sāpes uzsildot arī var ātrāk dabūt komplikācijas. Un jebkuras ausu sāpes, protams, ja tas ir vidusausu process, tad var beigties ar ļoti nopietnām komplikācijām, kā piemēram arī meningīts, tas ir populārākais, kad ir nepieciešama jau neatliekama ausu operācija. Mēs esam saņēmuši arī vēstuli no vieskundzes, kas skan sekojoši. Pēc vairākiem laringītiem sāka sāpēt kreisā auss. Bija pie ārsta, bet ārsts neko neatrod. Tomēr pa laikam sāp un iekšā gurkst. Arī kakls bieži paliek sauss, kasās un tad jāklepo. Ko man darīt? Kā jūs ieteikt rīkoties vieskundzei šajā situācijā? Vieskundzei droši vien, kad vajadzētu arī
no sākuma, protams, apskatīt un izprasīt sīkāk anamnēzi, lai mēs saprastu konkrētāk, kas ar viņu ir iepriekš noticis. Tas var būt, protams, kaut kāds ilgstošs sekas arī pēc vīrusu bojājuma gļotādās, bet šīs sūdzības kaut kā vairāk izklausās pēc kuņģa problēmas, pēc refluksa slimības, kas ir atvilnis. Ar šo problēmu bieži atnāk nevis pie gastroenterologa no sākuma, bet pie lora, un tā ir mūsu ikdiena. Pacienti, kuriem ir ilgstošas problēmas ar laringītu, ar kakla sāpēm, ne tik daudz sāpēm, bet kā kamola sajūtu kaklā, vēlmi kaut ko atklepot, bet nekas tā kā neatklepojās, balss piesmakums un tās sūdzības ilgstošas. Un arī, ja mēdz būt tā saucamā dedzināšana kuņģa un barības vada, tad bieži vien tas ir izsaukts ar kuņģa satura nokļūšanu augšējos elpceļos, kaut mikroskopiskas daļiņas, bet viņas skairina šo te gļotādu. Līdz ar to iespējams, ka šādos gadījumos var pietikt arī ar ārstēšanu kuņģim. Nu, ko tad es domāju? Pienācis laiks palūkoties, vai Vijas kundzei varēsiet palīdzēt jūs, vai tomēr viņai ir jādodas arī pie gastroenterologa. Par to tad mūsu nākamais stāsts. Labdien! Labdien, doktorīt! Nu, stāstiet, par ko ir lielākā sūdzība, kāpēc jūs atnācāt? Doktorīt, griežos pie jums pēc palīdzības. Lieta ir tāda, ka esmu pārslimos vismaz 3 laringītus. Un kaut kas notika, kaut kas ar kreiso ausi. Un sāka durt un sāka kaut kas iekšā gurkstēt. Ir pilnuma sajūta? Tā kā jā, tā kā kaut kas tur iekšā visu laiku. Kāda jums profesija? Esmu klavieres spēles skolotāja. Man dzirde ļoti svarīga, tāpēc es... Dzirde arī svarīga un ar balsi arī daudz strādājat? Jā, daudz. Jārunā, jāstāsta bērniem. Uzklausot Vijas kundzes sūdzības, lai veiktu efektīgu ārstniecības terapiju, sākotnēji tiek veikti diagnostiskie izmeklējumi. Sāksim paskatīsimies austiņas arī. Šī bija problemātiskā Jā, šobrīd arī bija tāda visu laiku. Tā kā pulkstenis. Pustīsimies nedaudz arī. Patreiz arī ir tās sāpes, vai nav? Nu, tad, kad jūs skatījāties iepriekš, tad sāpēm. Man tāds šeit, tajā starpā kaut kas tur ir. Jo kā bišķis augsts, uzreiz man uz kreisā auss. Labā nē, bet uzreiz kreisā auss un tad pilnīgi tā kā dur. Par cik Vijas kundzes darbs ir saistīts arī ar balssaišu noslogošanu, tām tika veikta padziļināta izmeklēšana. No sākuma vizuālā apskate, kam sekoja endoskopiskais izmeklējums, kas ir detalizēta un padziļināta diagnostikas metode, deguna, rīklas un balssaišu izmeklējuma diagnostikā. Par cik Vijas kundze sūdzējās arī par dzirdes pasliktināšanos, tika veikta arī timpametrija. Tas ir izmeklējums, kas nosaka bungu plēvītes kustīgumu, spiedienu bungu dobumā, bungu dobuma tilpumu. Timpanometrija jāveic visos gadījumos, kad ir sūdzības par dzirdes pasliktināšanos. Plāns, ko es rekomendētu, būtu tāds, ka pie gastroenterologa arī noteikti būtu jāaiziet, lai gan nav problēmas ar kuņģi, nav sajūtas nekādas dedzinošas. Tādēļ tautā arī to tā kā, un visā literatūrā arī pasaulē to sauc par tā saucamā kluso refluksu, ja, jo viņš tik klusiņām izpaužās tikai no mūsu puses, kā no loras saslimšanām, jā, ar šiem kakla simptomātiku, ja, tā kā tas nav tas parastais kā dedzināšanais krūškaulu izpaužās, bet viņš tiešām mēdz klusām uzvesties un tikai izraisīt šādas telora sūdzības. Ja? It sevišķi jums arī kā balss pedagogam, ja? Arī ļoti svarīgi būtu runāt pareizi, ja? Saskaņojot telpu un visu pārējo. Ja? Līdz ar to būtu labi, ja jūs arī kāds fonopēds varbūt tās paskatītos un iemācītu varbūt pareizāk rīkoties ar to balsi. Arī to varētu. Pēc veiktajiem izmeklējumiem doktori papildus rekomendē apmeklēt arī gastroenterologu un fonopēdu, un tad doktori gaida Vijas kundzi uz atkārtotu vizīti, lai sniegtu labāko ārstniecības plānu. Vai zinājāt, ka jāvērš pēc palīdzības pie lora arī situācijās, kad saskaraties ar galvas reiboņiem, vēmšanu un arī varētu pat teikt arī dzirdes pasliktināšanos. Arī šajā situācijā lors var palīdzēt. Kā? Par to mūsu nākamais stāsts. Troksni ausīs, spēcīgas reiboņa epizodes un būtisku dzirdes pasliktināšanos var ārstēt. Šādu sūdzību gadījumā jāvēršās pēc palīdzības pie neirolora, kur devās arī mūsu skatītāja. Labdien! Labdien! Kādas ir jūsu sūdzības attiecībā par reibonu vai dzirdes traucējumiem? Nu, labā ausī visu laiku skaņa.
Cik sen ir tā skaņa? Nu jau vairāki gadi. Un kā ar reiboni, vai ir kādas reiboņa lēkmes, epizodes, un cik ilgas, cik bieži? Šovasar maijā kā sākās. Un cik ilgi ir šī reiboņa epizode? Vai viņi ir pusstundu, vai viņi ir stundu? Stundu, pusotru, pat 2 ilgst. Lai rastu labāko risinājumu reiboņu mazināšanai un ausu trokšņu likvidēšanai, doktori rūpīgi izmeklēja pacienti. Pārbaudīsim dzirdi ar kamertonu. Uzlikšu galvas vidū un lūdzu klausties, kurā pusītē varbūt dzirdat labāk, vai galvas vidū, kurā austiņā dzirdējāt labāk. Nu, kreisajā. Labi. Tātad lūdzu klausties aiz auss. Jūtat skaļu? Jā. Tagad šeit, kur ir skaļāk. No augšā ir skaļāk. Pēc dzirdes pārbaudes sekoja neiroloģiskie izmeklējumi. Uz šo te kamertoņa galu un lūdzu ar acīm līdz vērojiet pa vidu un pa kreisi. Atkal pa vidu, uz augšu lūdzu un uz leju. Paldies. Tā. Tad mēs varētu kādus līdzsvara izmeklējumus nostājoties kājās. Ja, lūdzu, izdarīsim. Acis ciet un mazliet pastāvam. Tagad lūdzu soļojiet uz vietas. Tā vēl mazliet. Labi, tagad acis vaļā. Un lūdzu noliekat vienu kāju priekšā otrai. Nostājaties un verat acis ciet, mazliet pastāvat. Troksnis ausīs, dzirdes pasliktināšanās, atkārtot reiboņi, visi šie traucējumi var būt izraisīti no ārstējumas un atgriezeniskas iekšējās auss disfunkcijas. Tādēļ pēc rūpīgiem izmeklējumiem un sarunas ārsts rekomendē veikt medikamentozā ārstniecības terapiju, lai mazinātu visus šos simptomus. Tā doktere vēl ilgi kavējās sarunās ar Lailas kundzi par labākajiem terapijas veidiem, ko veikt ikdienā. Nu, man patika sarunā ar ārstu. Sapratu viņus padomus, kā ārstēties tālāk. Cerams, ka viss būs labi. Liels paldies! Paldies, saka jums ne tikai mēs, kā raidījums, bet arī mūsu sadarbības partneris Medicīnas sabiedrība Bars, dāvājot jums ģimenes privilēģijas karti, lai arī visa jūsu ģimene varētu būt sveika un vesela. Paldies jums! Liels paldies jums! 12. oktobris pasaulē tiek atzīmēts kā redzes veselības diena. Arī mēs šodien jums sniegsim padomus, kā parūpēties par savu redzi, kā veikt redzes korekciju. Par to tad mūsu nākamais stāsts. Redzes korekcija ir nozīmīgākais solis katra cilvēka dzīvēm, kas ir nolēmis atteikties no brillēm uz visiem laikiem. Uz šādu soli nolēmis vērsties arī Artūrs, tādēļ viņš devās uz sarunu pie dokteres Ilzes Šveidukas. Doktere Ilze Šveiduka, Latvijas Amerikas acu centra certificēta oftalmoloģa ķirurģe, ir specializējusies darbā ar visu veidu kontaktlēcām, kataraktas ķirurģijā, glaukomas ķirurģijā, redzes korekcijas operācijā ar polimēra lēcu, kā arī radzeņu transplantācijā. Es esmu doktore Ilze Šveiduka. Izstāstīsiet, kāds ir iemesls, kādēļ jūs atnācāt? Esmu nolēmis tikt vaļā no brillēm. Gribētu uztaisīt acu operāciju. Tur ir diezgan daudz lietas jāizvērtē. Mums jāveic ir vairāki mērījumi, lai noteiktu, kura operācijas metoda būtu jums piemērotākā. Un tad mēs varēsim saprast, vai tas ir iespējams vai nav iespējams. Pirmais jautājums ir, vai jums nav mainījusies redze pēdējo gadu laikā? Nē, nav. Dioptrijas nav mainījušās? Nē. Neslimojat ne ar kādām vispārējām saslimšanām? Nē. Labi, tad mēs varam pārbaudīt jūsu redzi, pārbaudīsim, kāda ir jūsu acu ābola izmēri, kāds ir radzenes biezums, un tad es izstāstīšu, kādas ir iespējas ar redzes korekciju. Artūram sākotnēji tika veikti virkni izmeklējumi, lai noteiktu, vai šī metode viņam ir piemērota. Kā pirmo acu izmeklējumu mēs veicam redzes asumu pārbaudi. Ja, paskatīsimies, kā jūs varat redzēt bez brillītēm. Ja? Ņemat šo te rāmīti uz labās acis. Uz ekrāna burtiņš ir, variet pateikt, kas tur ir? Jā. Kas tas ir? Kā? Labi.
Un nākamo varēsiet augšējo rindu? Jau grūtāk, bet vēl varu H, R, N. Un tālāk varēsiet? Tālāk jau nē. Pēc redzes asuma pārbaudas sekoja acis biomikroskopiskais izmeklējums. Acu biomikroskopija ir viens no acu pārbaudas pamat elementiem. Un tagad es paskatīšos, kāda tev ir acu plakstiņa un kāda tev ir acis priekšējā daļa un kāds ir radzenes stāvoklis. Būs spoža gaismiņa, mazliet nožilps no šī te. Nomērīsim arī acu spiedienu. Tā, tagad mēs šo te paskatījāmies, ja? Paldies, labi, vari taisni apsēsties. Tā, tagad pārbaudīsim, kāda ir tava refrakcija. Refrakciju mēs pārbaudām, jo mums ir jānoskaidro, kāda ir patreizējā tuvredzības pakāpe. Tāpat Artūrs saņēma acu spiedienu izmeklējumu un autorefraktometru izmeklējumu, lai noteiktu, kā acis fokusē gaismu uz tīklenis. Tā, Artūr, tagad lūdzu brilles noņemiet. Es jums iepilnāšu acu anestēzijas pilieniņus un pamērīsim radzenes biezumu, ja? Skatieties uz augšu. Ar šiem actiņi būs nejūtīgāk uz kādām minūtēm 10-15. Labi. Var nosusināt lieko mitrumiņu. Tagad nomērīsim radzenes biezumu ar ultraskaņas aparātu, sauc par pahimetru, un tas mums ir nepieciešams, lai zinātu, cik bieza radzenīte. Gan lai izvērtētu, kura metode ir piemērotā, gan lai varētu veikt aprēķinus, kas nepieciešami operācijai, ja mēs tādu plānosim. Ja? Tagad lūdzu skatieties taisni uz priekšu. Ja? Es mazliet pieskaršos actiņai, bet sāpīgi nebūs. Šis ir izmeklējums, ar kuru palīdzību mēs ar bezkontakta metodi varam izmērīt acu ābola garumu, priekšējās kameras dziļumu, nomērīt radzenes virsmas izliekumu, radzenes diametru un veikt arī mākslīgās lēcas aprēķinus. Bet, ja mums ir jāveic refraktīvā ķirurģija, tad mēs galvenais izmēram acu ābola garumu un priekšējās kameras dziļumu. Un šis te aparāts ar bezkontaktu metodu ar infrasarkanās gaismas palīdzību nomēra. Tā kā ļoti vienkārši. Mums nav nekas jāpilina, nav jāliek nekas kā kontaktmetodas acis virsū. Kā jau redzējāt, izmeklējumu tiešām ir daudz. Tas ir nozīmīgi, jo redzes korekcija ar ICL metodi nevar tikt veikta pacientiem ar glaukomu, kataraktu pēc iepriekš veiktām cita veida acu operācijām, ja ir izteikti hroniski blefarokonjuktivīti. Mēs esam veikuši mērījumus un ir skaidrs, ka jūsu situācijā varētu veikt vispār šo te redzes korekciju. Un sakarā ar to, ka jums ir plāna radzenīte, centrālajā daļā 470 mikroni, 480 kreisā acī, tad piemērotāk jums būtu metode redzes korekcijā ar saucamā ICL, ar intraokulāro kolamēru lēcu. Kolamērs ir biosaderīgs materiāls, kas pazīstams kā cilvēka organismam draudzīgs materiāls un kas ir maksimāli pietuvināts acu iekšējai videi. Rezultātā acs neuztver ICL kā svešķermeni un nenotiek lēcas atgrūšana. Lēca acī nav no ārpuses redzama un tai nav nepieciešama īpaša kopšana. Lēca ir ļoti elastīga, tāpēc to acī var ievadīt pa 3 mm lielu atverīti. Lēcai ir maksimāla gaismas caurlaidība un tā bloķē UVA un UVB starojumu. Līdz ar to pacientam neveidojas sausās acis sindroms. ICL ir ļoti plaša redzes korekcijas amplitūda, tā ļauj koriģēt gan tuvredzību, tālredzību, kā arī ir pielietojama astigmātisma gadījumā. Vai šī operācija būs sāpīga? Nav sāpīga, kaut arī notiek vietējā anestēzijā, bet mēs atsāpinām actiņu gan ar pilieniem, gan arī ielaižot priekšējā kamerā atsāpinošo šķīdumu, un parasti nekādas sāpes pacienti nejūt. Pēc cik ilga laiks varēšu atgriezties darbā? Parasti apmēram 1-2 nedēļas. Ja? Liela daļa cilvēku jau 2. dienā pēc operācijas var, strādāt pie datora, bet, ja var paņemt mazliet brīvu laiku un atkopties, kad ir biežāk jāpilina pilieni, tad pēc nedēļas vai 2 parasti ir viss jau kārtībā.
Ja diagnostikas laikā nav konstatētas kontraindikācijas, tad tiek aprēķināta un no ražotājiem Šveicē pasūtīta nepieciešamā lēca. Kad lēca ir piegādāta, tiek nozīmēta operācijas diena, un tā pienāca arī Artūram. Pirms operācijas Artūram vēlreiz tika viss izskaidrots un pastāstīts, ar ko rēķināties, kā viss notiks, un tad, pēc līguma slēgšanas, Artūrs tiek sagatavots ceļam uz operāciju. Jaunu dzīves sākumu bez brillēm, bet pirms tam vēl pajautājām, kā viņš jūtas. Mazliet esmu nobijies, satraukums tāds, bet es jau domāju, ka viss būs labi. Daktarīte man uzmundrināja. Vēlot veiksmīgu un ātru operāciju, Artūrs tiek nogādāts uz operāciju zāli. Pirms operācijas acis atsāpina ar anestezējošu medikamentu palīdzību, ko uzpilina uz acis radzeni un paplašina acis zīlīti. Tad izveido nelielu 3 mm atverīti. Tajā vietā, kur acis baltums saskaras ar acis krāsaino acis daļu, varavīksneni. Pēc tam pa šo atverīti ievada želejveidīgu vielu un ICL. Tad želejveidīgā viela tiek izskalota no acis. Tas arī viss. Brūces slēgšanai nav nepieciešamas šuves. Izveidotā atverīte pati saslēdzas īsā laika posmā. Parasti redzes uzlabošanās ir jau uzreiz pēc operācijas, taču pilnībā redze nostabilizējas 1 nedēļas laikā. Veicot redzes korekciju ar ICL metodi, iegūtā redzes kvalitāte ir krietni labāka nekā pielietojot citas redzes korekcijas metodes, un galvenais tā ir atgriezeniska un droša pacientam. Pēc manipulāciju veikšanas Artūrs nakti pavadīja medicīnas iestādē, un no rīta pirms došanās mājās viņu vēl apmeklēja ārsts. Labrīt, Artūr! Labrīt, daktarīte! Kā jūtaties? Ļoti labi. Jums jau pārbaudīja redzi un spiedienu. Ja es skatījos, spiediens ir normāls un redzat gandrīz pēdējo rindiņu, ja? Es visu redzu. Ļoti labi. Nesāp acis? Nē. Labi. Es mazliet viņu paskatīšos, ja? Labi. Skatīs taisnas priekš. Labi. Nu, ļoti labi. ICL redzes korekcijas metodas priekšrocības. Tā ir ātra, nesāpīga un galvenais droša. Tā ir atgriezeniska manipulācija. ICL lēca paredzēta patstāvīgai un ilgstošai redzes korekcijai, taču nepieciešamības gadījumā to var izņemt vai nomainīt uz citu, neizmainot acis struktūru. ICL ir piemērota pacientiem ar plānu radzeni, arī tad, ja ir sausās acis sindroms. Netiek ierobežotas pacienta aktivitātes arī turpmākajā dzīvē, piemēram, sportojot, kāpjot kalnos, nirstot, plānojot grūtniecību un dzemdības. Šo redzes korekcijas metodi ir izvēlējušies tādu profesiju pārstāvi kā mikrobiologi, nirēji, militāristi, sportisti visā pasaulē. Jāsaka atklāti, nevar nepamanīt arī Artūra prieku atkal redzēt skaidri, bez brillēm vai lēcām. Operācija notika ļoti ātri. Principā katrai acī pagāja kāds 10 minūtes, līdz viņi ielika lēcu. Principā nesāpēja. Bija mazliet spoža gaisma, bet pie tās ātri pierada. Tagad es esmu gatavs doties mājās, nevaru sagaidīt, kad varēšu atkal kaut ko darboties, darīties. Brilles vairs nevajadzēs nēsāt. Paldies, gribam pateikt arī mēs tev dāvājot medicīnas žurnālu 36,6 tuvāko 3 mēnešu abonementu, lai smeltos labus padomus, kā būt veselam, stipram un možam. Paldies tev! Paldies jums! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamnedēļ. Bet ja arī tev, skatītāji, ir kāds jautājums, ko vēlies uzdot mums un mūsu ārstiem, tad droši raksti uz norādīto adresi. Un tad jau tiksimies klātienē. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS.